Kas tad bija? Par to, kas bija tad un kas ietekmēja 20. gadsimta norises un turpina ietekmēt mūsdienas. Kas tad bija? Sveicināti Radio Naba klausītāji! Mani sauc Andris Saulītis, es esmu Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta vadošais pētnieks, un šajā epizodē mēs runāsim par raidījumu Labvakar Latvija. Šodien mēs mazāk runāsim par pašu raidījumu un vairāk par skatītājiem, kuri sūtīja vēstules. Mēs ieskatīsimies šajās vēstulēs un mēģināsim saprast, ko cilvēki vēlējās redzēt un ko viņi vēlējās izstāstīt. Raidījums Labvakar Latvija pirmo reizi ēterā izskanēja 1988. gadā. Un līdz pat 91. gadam, tātad visu atmodas periodu, tas saglabāja populārākā televīzijas raidījuma statusu Latvijā. Labvakar Latvija iekļāvās Padomjas Savienības pēdējā līdera Mihaila Gorbačova 85. gadā pasludinātajās reformās zem lozungiem pātrinājums, pārbūve un atklātība. Taču Labvakar Latvija pārkāpa Gorbačova un arī visas komunistiskās partijas iecerētās atklātības robežas. Es jums teikšu tā, no raidījuma Labvakar es gaidīju ļoti daudz. Nevar teikt, ka es nebūtu no viņiem sagaidījis. Katrā ziņā par popularitātes trūkumu es nevaru sūdzēties, jo gandrīz neviens raidījums neiztiek bez tā, lai tur Rubiks netiktu parādīts. Bet es nedomāju, kad ir pareizi un nepiekrītu tam, ka no, teiksim, lielas runas par vienu vai otru problēmu tiek izņemti divi teikumi, un tie parādīti tādā kontekstā, kā tas ir vajadzīgs žurnālistiem. Tas nav godīgi. Haralds Sapoks, Juris Vaičūnas, Mārtiņš Jurjāns, Edvīns Inkēns, Ojārs Rubenis, Jānis Šipkēvits. Un atkal svētdienas ekrānos visiemīļotākais raidījums Labvakar. Kad man pagājušajā gadā pateica, ka 88. gads manā dzīvē būs vislaimīgākais gads, protams, es to laidu gar ausīm. Un tagad 89. gada 1. janvārī, kad man lasīja kārtējo horoskopu, es vienkārši atcerējos. Un tam cilvēkam bija šausmīga taisnība. Es esmu ļoti laimīgs, ka 88. gadā, ka mēs satikāmies un katrā ziņā man dzīve ir pēc 25 raidījumiem pārmainīsies ļoti radikāli. Vēstules raidījumam Labvakar Latvija ļauj saprast, kā sabiedrība izprata šo atklātības jēdzienu un tajās ietvertās tiesības un pienākumus. Uz raidījumu vēstules plūda ne simtos, bet tūkstošos, un manās rokās ir ļoti maza daļa šo vēstuļu, bet tā ļauj ieskatīties šajos atmodas procesos, un es vēlos dot arī šajā raidījumā vārdu šo vēstuļu autoriem, kurus mums ir ierunājusi aktrise Madara Botmane. Mums jātiek ārā no gartumsonības, no psiholoģijas, kas mums iedzīta no dzimšanas, no fiziskās izdzīvošanas, no padomju cilvēka morālā standarta psiholoģijas, no verga psiholoģijas. Ja gribam sevi uzskatīt par cilvēkiem, ir jāsāk domāt, vērtēt, saprast. Mums jāsaņem daudzpusīga, dažādu viedokļu atspoguļot informāciju par visu, kas notiek pasaulē. Mums jāzina viss un diskusijās, strīdos jāveido savs uzskats. Tikai brīvi domājoši cilvēki var veidot garīgi, augsti attīstītu sabiedrību.
Šajā vēstules fragmentā atklātība izprasta kā tiesības uz vārda brīvību un brīvu pieeja informācijai. Un, lai gan Gorbačovam atklātība bija domāta tāda kontrolēta sociālisma attīstība, tad Latvijas sabiedrība tajā saskatīja iespēju publiski runāt par tematiem, kuri nebija komunistiskās partijas dienas kārtībā. Tā skaitā par deportācijām, par okupāciju un par režīmu represijām. Tad atklātība bija iespēja paust neatkarības atjaunošanas idejas un runāt par esošā okupācijas režīma noziedzīgajām darbībām. Man bija tikai 21 gads, kad tiku apcietināta, un 13 gadus bija jāpavada izsūtījumā, badā, salā un pazemojumā. Mūs sauc par dzimtenes nodevējiem, fašistiem, un visneiedomājamākajos lamu vārdos. Grūti pateikt, kā tas sāpēja. Gribētos jums palīdzēt jūsu meklējumos, lai izzinātu patiesību par tā laika notikumiem, bet skumji ir, ka tie varoņi, kas mūs sita un spārdīja kājām, tagad slēpjas un klusē. Deportācijas, piespiedu kolektivizācija un plašāk runājot Latvijas okupācija nebija daļa no Padomju Savienības oficiālās vēstures, kurā Latvijas pievienošanos PSRS skaidroja kā balstītu uz brīvprātību, kas izpaudās it kā komunistiskā revolūcija 1940. gadā. Bet vēstules pauž kaut ko pilnīgi pretēju, un nereti tās sākas ar personisko un ģimenes biogrāfiju izklāstu, turpinot ar attālāku radinieku likteņu stāstiem par deportācijām un citas okupācijas varas izvērstajām represijām. Ieklausīsimies fragmentā no kādas citas vēstules, šoreiz aktieru un režisoru Regnāra Vaivara balsī. Man tajā laikā bija tikai 10 gadi, bet pietiekoši daudz, lai visu atcerētos. 1940. gada 17. jūnijā arī mūsu pilsētiņas mieru satricināja tanku rēkoņi. No Liepājas puses uz Jelgavu virzījās milzīga pelēki noputējusi tanku kolonna. Neviens viņiem pretīm neskrēja, jo visi bija satraukti un nobijušies. Tikai pēc kādām 5 dienām pilsētā atkal parādījās bruņoti karavīri ar radiostacijām un sāka rīkoties. Nomainīja pilsētas vadību un sasauca mītiņu. Bariņš cilvēku aizgāja, citi gāja aiz ziņkārības, cits aiz bailēm no bruņotiem vīriem un arī tādi, kas gaidīja, ka viņiem visu iedos gatavu. Katra šāda vēstule bija kārtējā liecība par faktisko okupāciju, nekādu brīvprātīgu pievienošanos Padomju Savienībai. Un šīs vēstules uzturēja un popularizēja alternatīvu vēsturisko naratīvu iepratim tam, ko studēja Padomju Savienība. Pēc pagājušās pārēdes, pēc tam, kad mēs parādījām bēdīgo padomju un Somu karu, mums ir ļoti daudz atsauksmi. Jā, un visdažādākās. Šai sakarī. Pagaid, es jau gribētu mazliet pastāstīt par dažādām atsauksmēm. Ziniet, īpatnē bija tas, ka zvanīja cilvēki, kuri negribēja noticēt par acīm redzamiem. Cik ļoti negribas ticēt, ka mūsu vēsturē bijis kaut kas nepatīkams, negodīgs, netaisnīgs. Un daudzas no vēstulēm ir papildinātas ar vēsturiskiem dokumentiem, arhīva dokumentiem, kā arī avīžu izgriezumiem, un reizēm pat nosaukt vēsturisko notikumu aculiecinieku, ar kuriem raidījuma veidotāji varētu sazināties. Tur ir pat līdz detalizētām adresēm, kur šos cilvēkus atrast. Un tas mērķis bija parādīt, ka eksistē pilnīgi cita patiesība, un atklātība šajā gadījumā bija beidzot tā iespēja šo patiesību izgaismot. Un es gribētu tagad pievērst uzmanību Republikas prokuratūrai, tāpat kā mūsu uzmanību pievērsa Lībaga ciema tautas deputātu padomes izpildkomitejas priekšsēdētājs Kalmans. Un es nolasīšu mazliet no viņa iesnieguma. Šī gada 27. martā man kļūst zināma cilvēku masveida iznīcināšanas vieta Tallas rajona Lībagu ciema teritorijā. Pēc stendinieka Arņa Hermaņa stāstījuma šajā vietā mežā Tallas laucienas ceļa tuvumā, apmēram 3 km no Tallasiem, 47. gada jūlijas sākumā tika nošauti cilvēki vai apglabāti. Kapu vieta vēlākā laikā tika kopta, tur auga cerīņi,
tika stādīta īris, bija uzstādīta piemiņas zīme, bet vēlāk tas viss tika novākts, šķiet aizbildinoties ar to, ka apbēdīti bandīti. Nu, ko paskatīsimies video sižetu šai sakarībā. Stāstīs tevis pieminētais. Jā. Par šo ceļu uz poliklīniku es ieraudzīju, ka tur tādā kalniņā stāvēja 3 mašīnas amerikāņu tipa Studbekeri bija, un stāvēja arī cilvēki ar šauteniem un automātiem. Bet man bija jānokļūst no šī celiņa uz taciņu, kas ved tiešā ceļā, jo tur bija tuvāk iešana. Pārējot šo ceļu, mani apsargātāji mani ieraudzīja un atklāja uguni uz mani, un līdz ar to es tiku ievainots kājā. Redziet, šeit ir brūce, kas bija no tā momentā. Es tiku ievainots no šīs akcijas dalībniekiem. Te bija sarkanarmieši? Jā. Formās, ja? Bija arī formās un bija arī zilajos tērpos, kas skaitījās iznīcinātāji, kas saka, bataljons vai viņš kas. Tā akcija pat notika, kaut kas varētu būt tā apmēram ap 5 no rīta. Saulīte tikko bija uzlēkusi. Un konkrēti tad bija 47. gada jūnijā vai jūlijā? Jūlijā, pēc Jāņiem, jūlijā. Tieši datumu es nemāku pateikt, es neatceros, jo tas ir liels laiks, bet pēc Jāņiem, to es konkrēti zinu. Ar Miervaldu Launšteinu mēs atradām šo celiņu, pa kuru bija šie cilvēki vest. Un šitā vietiņā ir pirmā bedre, kur tika iznīcināti cilvēki. Es nevaru pateikt, vai šeit bija, bet bedre bija tikko svaigi rakta un tikko svaigi apglabāta. Vēl ir drusku augstāk 2 bedres. Un viena no šīm bedrēm, es nevaru arī apgalvot, kurā, vai šeit, vai tās 2 vienām, bija bērnu rociņa laukā. Nu, var būt arī tā, kādu 4-5 gadu vecs. Un vairāk sieviešu apģērba gabali, gan no kleitas, gan lakatiņš stūrīši, gan arī, priekšautu. Tā kā vīriešu apģērbs es šeit neredzēju nevienu. Man lasot šīs skatītāja vēstules raidījumam Labvakar Latvija, es jūtu, ka tajās ir ļoti daudz šo ciešanu, šī pāridarījuma, un kaut gan runa ir par vēsturiskiem notikumiem, es jūtu, ka rakstītājiem tie joprojām sāp un tie ir tagadni veidojoši. Ciešana, publiskā komunikācija un vēlāk arī publiskā komemorācija raksturīga tajā laikā ir ne tikai Latvijas sabiedrībai, bet visai Austrumeiropai, kur tā 80. gadu beigās būtībā veidoja pamatu un vilkmi visiem demokratizācijas procesiem. Un ņemot vērā šo ciešanu diskursu klātesamību vēstulēs, vēl jau vairāk ir redzams, ka tās visas nav tādas atsevišķas biogrāfijas šķembas, kuras tiek sūtītas, bet tās visas kopā veido vienu tādu lielu mozaīku un pamatu neatkarīgas Latvijas atjaunošanai. Diemžēl visu acu liecinieku paustais viedoklis ir praktiski pretstatā līdz šim paustajam oficiālajam viedoklim. Es domāju tā, atļausim politiķiem, vēsturniekiem, filozofiem attīstīt savas teorijas pēc saviem kritērijiem. Ir vai nav bijusi revolūcija Latvijā, bet uzklausīsim arī tautas viedokli. Šobrīd Latvijā vēl ir dzīvi pietiekoši daudz cilvēki, kuri 1940. gadā bija vismaz 16 gadus veci, tātad varēja spriest par Ulmaņa valdības popularitāti, tautas neapmierinātību un tā tālāk. Kāda tad bija nozīme šiem vēstuļu rakstītājiem un vai tas kaut ko ietekmēja? Manuprāt, tas ietekmēja diezgan daudz, tāpēc, ka adresāti jau nebija raidījuma Labvakar veidotāji. Adresāts bija daudz plašāks geogrāfiskais un politiskais tvērums. Adresāts atradās tur Maskavā. Un šķiet tiešām arī izdevās sasniegt to adresātu. Tāpēc, ka
kā raksta politologs un starptautisko attiecību pētnieks Tomas Šerloks par 91. gada notikumiem, kad mēģināja gāzt Baltijas valstu valdības, tad, citējot, Baltijas nacionālisms izdzīvoja šo bīstamo periodu lielā mērā tāpēc, ka padomju oficiālie mīti par tās varu bija diskreditēti viscaur Padomju Savienībā, tos aizvietojot ar dziļi iesakņotiem vēstures aizvainojumiem un jauniem nacionāliem mītiem. Un konkrēti pirms nevienu labvakar mēs neesam saņēmuši tik daudz jūsu telegramu, šeit ir tikai viena daļa no tām, tik daudz sūtījumu, tik daudz vēstules un tik daudz telefonu zvanus, jo, kamēr Edvīns ar Ojāru bija tiešā kaujas lauka darbības zonā, jā, es sēdēju pie telefona un nemitīgi atbildēju uz jūsu uzmundrinājumiem, atbalsta un labu vēlējumiem. Liels paldies jums visiem un sevišķi liels paldies tiem krievu tautības cilvēkiem, kuri atsūtīja ļoti daudz telegrammu ar atbalstu. Mēs, protams, arī vēlreiz pateicamies visiem tiem labiem cilvēkiem, visām tām māmuļām, kas pagājušā gadā Ziemassvētkos Mārtiņos, Ojāros, jaunajā gadā, tagad Interfrontes kongresa laikā sveic mūs, atdot zeķes, cimdus, džemperi, šāles. Visiem tiem, kuri palīdzēja, lai Edvīns varētu ar jauno kameru nofilmēt Kanādas materiālus kopā ar Haraldu, pabūt tātad Zviedrijā, nofilmēt Zviedrijas materiālus. Visiem tiem mīļajiem cilvēkiem, bez kuriem mēs laikam nebūtu. Mēs paši paldies jums vēlreiz visiem, visās Latvijas malās. Paldies jums par to drošības sajūtu, ko jūs mums dodat. Raidījums Labvakar Latvija pēdējo reizi Latvijas televīzijas ēterā izskanēja 1993. gadā. Situācija bija mainījusies salīdzinājumā ar to laiku, kad pirmo reizi šis raidījums izskanēja ēterā, Latvijas neatkarība bija atjaunota. Nenoliedzami liels nopelns bija tieši vēstuļu rakstītājiem. Ne tikai raidījuma Labvakar Latvija saturā, bet arī tajā, kāda izveidojās Latvijas sociālās atmiņas politika un kā to veidoja Latvijas valsts turpmāk. Un tieši vēstules mums parāda to uzņēmību no cilvēkiem stāstīt patiesību un nebaidīties un pretoties. Paldies, ka klausījāties! Ar jums kopā bija Latvijas Universitātes Filozofijas un Socioloģijas institūta vadošais pētnieks Andris Saulītis. Klausieties arī turpmākās Kas tad bija epizodes. Raidījuma tapšanu finansiāli atbalsta Kultūras ministrija, par saturu atbild Latvijas okupācijas muzeja biedrība.